Šodien raidījumā Pasaules diabēta dienas pasākums Kongresa namā Rīgā, zivju eļļa spēkam un veselībai. Šomēnes visā pasaulē tika atzīmēta diabēta diena. Lai pievērstu uzmanību cukura diabēta profilaksei un ārstēšanās iespējām, vairāki pasākumi šomēnes norisinājās arī Latvijā. Plaši apmeklēts tika pasākums Rīgā Kongresa namā, ko rīkoja Latvijas diabētu asociācija jau 20. gadu, kopš tās dibināšanas 1993. gadā. Katru gadu tā ir lieliski iespēja cilvēkiem bez maksas veikt ļoti daudz veselības pārbaudes, pārbaudīt cukuru līmeni asinīs, asinsspiedienu, noteikti ķermeņa svaru, tauku procentu ķermenī. Un uzreiz, ja ir kādi nevēlami rezultāti, teiksim, rezultāti, kas pārsniedz normu, vai cilvēkam rodas bažas vai šaubas par savu veselību, viņš uz vietas tūlīt var saņemt bezmaksas ārstu konsultāciju. Šogad mums ir arī pēdu aprūpas speciālistu konsultācija, kas ir ļoti svarīgi diabēta pacientiem, jo katru gadu diabēts ir vadošais netraumatisku pēdu amputāciju cēlonis, un tātad ļoti svarīgi ir pareizi rūpēties par savām pēdām. Un šie pasākumi tātad ir orientēti uz divām mērķa grupām. Viena tātad ir cilvēki, kuri vēlas vienkārši profilaktiski pārbaudīt savu veselību, un tā būtu nepieciešams pārbaudīt cukuru līmeni asinīs katram cilvēkam pēc 40 gadu vecuma, vismaz reizi gadā. Bet tātad diabēta pacienti šeit pie mums nāk, lai uzzinātu jaunumus, kas ir par diabēta aprūpi, lai vairāk būtu informēti par savu diabētu, jo šeit viņi var saņemt ļoti daudz bezmaksas informatīvus izdevumus un arī iepazīties ar jaunumiem izstādē. Visā pasaulē nemitīgi notiek klīniskie pētījumi, izstrādāti jauni produkti un medikamenti, lai uzlabotu diabēta pacientu ārstēšanu. Diabēta ārstēšana vienmēr bijusi aktuāla, jo diabēta pacientu skaits pieaug katru gadu par 8 miljoniem pasaulē, un līdz ar to arvien tiek meklētas zāles, kurām nav blakus parādības, kas efektīvi samazina cukura līmeni asinīs. Un arī Latvijā mēs piedalāmies šeit Stradiņas slimnīcā tādos starptautiskos daudzu centru pētījumos, kas notiek visā pasaulē un kuru ietvaros tiek pētīti jaunie medikamenti. Tie ir tādi medikamenti, kuri vēl nav aptieku plauktos, bet tāpat arī tiek pētīti vēl joprojām tie medikamenti, kas jau ir pieejami ārstēšanai, piemēram, tāda grupa kā inkretīni, kas ir jau pieejami pacientiem ārstēšanai, un arī kompensējamo zāļu sarakstā iekļauti joprojām tiek pētīti, novērojot to iespējamās blakus parādības, to drošību saistībā ar kardiovaskulārām slimībām, par cik visu šo jauno zāļu lietošana tiek ļoti stingri kontrolēta un uzraudzīta visā pasaulē. Un līdz ar to arī stingri tiek kontrolēta šīs te iespējamās papildus blaknes, bet tāpatās arī pētījuma laikā nereti atklāja papildus pozitīvus efektus, ko šīs zāles dod un varbūt par kurām iepriekš nebija zināms. Jo klīniskie pētījumi ir dažādi, ir tādi, kas ilgst pusgadu līdz gadu, tas ir mēnešus, bet ir klīniskie pētījumi, kas ir ilglaicīgi, tas var būt arī 2, 3 un 5 gadus, īpaši diabēta jomā, kur, piemēram, vēlīnās komplikācijas attīstās ļoti lēni, vai arī kardiovaskulārās slimības attīstās šīs slimības laikā, tā kā pētījumi dažādi spektri ir. Cilvēkiem, kam ir diabēta riska faktori, liekais svars, kādam ģimenē ir cukura diabēts vai sievietēm grūtniecības laikā ir bijis paaugstināts cukura līmenis asinīs, kontroli nepieciešams veikt reizi gadā. Tāpat cukura līmeni reizi gadā vajadzētu noteikt ik vienam cilvēkam pēc 45 gadu vecuma. Kāpēc diabētu ir svarīgi atklāt saulaicīgi? Tad, kad nekāda sūdzība nav un cilvēkam ir minimāli paaugstināts cukurs, un bieži vien ir arī pacienti, kas saka, cukurs man ir 8, 9, kas ir paaugstināts, bet es jūtos labi. Kāpēc man ir jāārstējās? Ja? Jūtos labi. Diemžēl ir tā, ka šis nedaudz paaugstinātais cukurs tomēr bojā cilvēka asinsvadus, var bojāt redzi, var bojāt nieru funkciju, asinsvadu funkciju, un, diemžēl, bieži vien diabēta pacientiem ir šīs asinsvadu problēmas.
sirds asinsvadu slimības, daudz biežāk diabēta pacienti slimo ar infarktiem, insultiem un kāju asinsvadu problēmām. Ja tiek atklāti šie cukura vielmaiņas traucējumi, ja cukurs jau ir paaugstināts, tad noteikti ir jādodas pie ģimenes ārsta, jāveic jau padziļināti izmeklējumi, un, ja tas ir nopietnas diabēts, tad bieži vien tomēr jāgriežas arī pie endokrinologa, lai precizētu, kā tad vislabāk ārstēt diabētu, varbūt arī, lai saņemtu precīzākas diētas rekomendācijas, lai saprastu, kā tad pareizāk tālāk dzīvot ar šo slimību. Ko es gribu teikt, kad tātad pie endokrinologa, ja diagnoze ir skaidra un pacientam ir tātad uz rokas arī dokumenti, kas parāda, ka viņam ir diabēts, tad diabēta pacients pie endokrinologa var griezties arī bez ģimenes ārsta nosūtījuma. Tātad visās praksēs, kur ir endokrinologi, ir iespējams pierakstīties un diabēta pacients var nākt bez nosūtījuma. Ja par diabētu vēl nav īsti skaidrības, ja ir tikai nedaudz paaugstināts, tad gan noteikti ir vajadzīgs ģimenes ārsta nosūtījums. Stradiņas slimnīcā tātad var pierakstīties pie endokrinologa, zvanot uz reģistratūru, telefons ir 6706 92 80, vai arī ieskatīties mūsu mājaslapā www.stradiņa.lv. Svaigi, vitamīniem bagāti augļi, dārzeņi un zaļumi, kā arī saules siltums pie mums nav pieejami visu gadu. Līdz ar to ziemas un pavasara mēnešos pavājinās organisma imunitāte un vairāk esam pakļauti dažādu vīrusu izraisītām saslimšanām un to radītajām komplikācijām. Tādēļ mediķi iesaka regulāri visu gadu lietot zivju eļļu. Kas tad ir zivju eļļā tāds, kas palīdz mums būt stipriem un veseliem? Zivju eļļa pamatā ir omega-3 taukskābes. Un tikai pēc tam viss pārējais A, D, E vitamīni. Tas viss ir ļoti labi, bet pamatā tomēr mēs viņu lietojam tieši šo neaizvietojamo omega-3 taukskābju dēļ. Jo organisms pats šīs taukskābes nespēj sintezēt, un tieši tam dēļ arī viņas ir jālieto. Nu, protams, uzreiz ir loģisks jautājums, kam dēļ. Ja? Kam dēļ pirmām kārtām mēs to lietojam bērniem. Sāksim jau ar grūtniecēm, ar topošajām māmiņām, jo īstenībā lietojam tieši tā iemesla dēļ, ka mazajam bērniņam, kurš vēl ir mammas klēpī, attīstās gan smadzenes, gan sirsniņa, gan actiņas, un īstenībā attīstās visas šūnas, viss organisms, kurš sastāv no šūnām, bet šūnu apvalkos arī ir šī omega-3 taukskābe. Tātad vispirms ir mamītes topošās, ja, tātad domājot jau par bērniņu. Īstenībā bija ļoti interesants pētījums par tiem bērniem, kuru mammas ir dzērušas zivju eļļu ar pietiekamu omega-3 taukskābu koncentrāciju grūtniecības laikā. Ne pa daudz, starp citu, bet pietiekamā daudzumā, ka šiem bērniem ir arī pēc tam attīstība garīgā, teiksim, nu, sauksim viņu varbūt par IQ līmeni, jā, ir arī augstākā līmenī. Tas bija tāds interesants fakts. Tālāk, protams, mēs runājam jau par bērniem. Atkal tā ir smadzeņu acu attīstība, jā, tā kā tas ir diezgan būtiski. Nu, protams, pieaugušie cilvēki nekad nevajag aizmirst par mūsu gadu gājumu un arī par vecāku gadu gājumu cilvēkiem, kuriem ir vitāli nepieciešama omega-3 taukskābes tieši kardiovaskulārā riska samazināšanas dēļ, jo Latvijā šobrīd, protams, mirstība no kardiovaskulārām sirds asinsvadu saslimšanām ir pirmajā vietā. Zivju eļļu vajadzētu lietot katru dienu visu mūžu. Ļoti īstenībā precīzs formulējums. Ir pilnīgi nepareizi lietot zivju eļļu tikai ziemā, tikai rudeņos, tikai augstajā laikā, pareizāk sakot, tumšajā laikā. Cik tad mums ir šīs gaišais laiks arī vasarā, un vai tad mums smadzenes un sirds vasarā nestrādā? Ja? Latvijā jau vairāk kā 20 gadus cienīts, mīlēts un pasaulē pusotra gadsimta garumā augstu atzinību guvis produkts Mollers zivju eļļa. Uz ziemeļiem no arktiskā loka atrodas Lofotēna un Vesterālenes salu arhipelāgs. Šeit ir viena no pasaules tīrākajām jūrām, kur toksīnu un cita veida vides piesārņojuma līmenis ir niecīgs. Tieši tādēļ Arktikas mēncas migrē no Bārenca jūras, lai nārstotu šajos tīrajos ūdeņos. Norvēģijas farmaceits Pēteris Mollers atklāja, ka cilvēki, kuri dzīvoja Norvēģijas rietumu piekrastē un uzturā ikdienā lietoja mēncu aknu eļļu, reti slimo.
Tāpat viņš saprata, ka šeit dzīvojošās mences ir ļoti augstas kvalitātes izejviela zivju eļas ražošanai. Viņš rūpīgi pētīja, kā uzlabot zivju eļas garšu un attīrīt to, lai varētu lietot uzturā. Molers kompānija 160 gadu laikā ir uzkrājusi milzīgu pieredzi zivju eļas ražošanā un tādēļ zina daudz par labākajām izejvielām, no kurām un kā var iegūt visaugstākās kvalitātes produktus. Tikko nozvejotās mences uzreiz tiek apstrādātas. Unikālā izejmateriālu kvalitāte tiek saglabāta, pārstrādājot tās ar augstākās tehnoloģijas pārstrādi, tā nodrošinot kvalitāti visos ražošanas ķēdes posmos. Molers zivju eļļa iziet cauri stingras attīrīšanas procesiem un tiek kontrolēta virkne faktoru, piemēram, omega-3 saturs, skābekļa līmenis, oksidācijas pakāpe un citi. Pirms zivju eļļa tiek izmantota produktos, tai ir jānokārto Molers iekšējās kvalitātes prasības, kuras ir daudz stingrākas nekā tās, ko noteikušas pasaules kvalitātes uzraudzības iestādes. Tādējādi tiek garantēts, ka zivju eļļa, kura tiek izmantota produktos, ir izcilas kvalitātes. Vai jūs ģimenē ir cieņā zivju eļļa? Jā, lietojam, visi lietojam. Un kādi ir rezultāti? Kad pārtraucām, apslimām, tagad sākam atkal lietot. Mēs lietojam zīveļu, Muller. Mēs pieaugušie kapsulās, bēdži šitrā veidā. Par to, vai tas ietekmējot labi, ir novērojot to, ka gan koncentrēšanās spēja ir labāka, gan nenogurst. Kad ir labi. Zivju eļļa būtu jālieto visu mūža garumā gan bērniem, gan pieaugušajiem, it sevišķi tiem bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas mācību iestādes vai skolu, jo esot kontaktā ikdienas ar citiem bērniem, īpaši ir nepieciešama stipra imunitāte. Man jums ir kāds jautājums. Sakiet lūdzu, vai jūs esat dzēruši zivju eļļu? Paceļ roku, kas ir. Un vai jums garšo zivju eļļa? Varbūt tu vari pastāstīt, kāpēc vispār ir jādzer zivju eļļa? Lai būtu atmiņa un laba redze. Vai tev garšo zivju eļļa? Man negaršo, bet man mamma, kad esmu slima, man citreiz viņa dod eļļu. Un kādā veidā eļļu? Šķidru vai sūkājamu vai kapsulās? Šķidru. Nu, pagaršo šito. Kā ir? Laba. Vai atgādinās mammai turpmāk, ja viņa tev aizmirsīs zivju eļļu dot, iedzert katru dienu, ka tas ir jādara? Jā. Parasti bērni domā, ka zivju eļļa tas ir kaut kas negaršīgs, kaut kādas sliktas asociācijas, bet tagad mūsdienu farmaceītu firmas ir parūpējušās, ka zivju eļļa jau ir daudz garšīgāka un vienkārši garšīga konfekte, un bērnam dodot šo konfekti būs stipra veselība, vai ne? Ko es varu pateikt no savas pieredzes? Tie vecāki, kas rūpējās par savu bērnu, tiešām pērk vitamīnus, zivju eļļu, tie bērni mazāk slimo. Mēs nevaram palikt vienaldzīgi, mēs esam atbildīgi par bērnu veselību. Es gribētu pievērst uzmanību tam, ka bērni apmeklējot bērndārzu slimo biežāk, tāpēc zivju eļļa būtu īpaši nepieciešama imunitātes celšanai. Tā kā bieži lomu spēlē tieši mūsu valsts iedzīvotāju ekonomiskā situācija, būtu ļoti nepieciešams, lai valsts palīdzētu nodrošināt šo produktu bērndārzā regulārai bērnu lietošanai. Kādu tieši zivju eļļu būtu visieteicamāk lietot no tām, kas nopērkams mūsu aptiekās? Šīs zivju eļļas ir vienas no populārākajām gan Latvijas tirgu, gan arī Eiropā. Jau ir pārstāvētas apmēram 160 gadi. Zivju eļļiņa ir dabīgs produkts, kas nāk no arktiskajām jūrām, no mazajām arktiskajām treknajām zivīm. Šī te eļļiņa ir dubulta iedarbība, tur vēl ir vitamīns A un D lielā sastāvā klāt, kas būtu nepieciešams mūsu gan imūnsistēmas celšanai, tagad ziemā, lai šitādos te laikos, lai neslimotu, lai pasargātu sevi. Lielā koncentrācijā dzeram apmēram 2 kapsuliņas pa dienu, ja nav cits ieteikums no ārsta. Omega-3 kardiozivju eļļiņai te ir B grupas vitamīna klāt un folskābīti, kas ir nepieciešams sirdsdarbības un asinsvadu stiprināšanai. Vislielākā koncentrācijā ir šī te šķidrā zivju eļļiņa. Lielā koncentrācija ir tāpēc, ka šeit ir sakombinēts arktiskās mences un sīkās arktiskās zivtiņas.
ļoti izdevīgi visai ģimenei pat e-karotītei 1 reizi dienā. Ja, arī būs nepieciešams gan imūnsistēmas celšanai, gan asinsvadiem, redzei, galvai, locītavu sāpēm. Ja. Pie konkrētām saslimšanām tur gan vairāk būtu jārunā ar ārstu, jo tur būtu jākoriģē deva, bet pie saslimšanām, pie sirdsdarbības, ja, sirds asinsvadu slimībām, locītavu slimībām, ja, viņš iet kā papildu terapija. Ja. Ir ātrākā atveseļošanās notiek, ja, un ļoti bieži, teiksim, pie augstēšanās slimībām nenotiek tas atkārtotais saslimšanas process, ja, kad tomēr tā imunitāte ir augstāka un ilgstošāk cilvēki paliek veseli. It īpaši pie augstēšanās, ja zivju eļļa tiek lietota lielākās devās, tad ļoti bieži ir iespējams izbēgt visas komplikācijas, kas ir saistītas ar augstēšanos. Ja, tie ir ieilgušie klepi, tie ir plaušu karsoņi, tie ir tādas visādas nopietnākas slimības. Šo produktiņu var ieteikt, tāpēc, ka pirmkārt viņam ir pieredze, viņam ir diezgan liels lietošanas periods un vispār pieredze ne tikai Latvijā, Eiropā arī. Lielā devā ir nepiesātinātās taukskābes, ja, vitamīns D3, ja, tāpēc viņš būtu labāks, ja, mazāk jālieto vienkārši salīdzinoši ar lielu daļu zivju eļļām, kas ir piedāvāts Latvijas tirgu, šeit ir visizdevīgākā deva. Tās zivju eļļas, protams, var iegādāties visās aptiekās, ja, bet dotajā brīdī mūsu aptiekā, tas ir Beno aptieku tīklā, ir labs piedāvājums, ja, Muller zivju eļļai, kardio eļļai 30% atlaidīti, kas būs spēkā visu šo mēnesi. Cēsu sanatorijas internāta pamatskola rehabilitācijas centrs ir otrās mājas Latvijas bērniem, kuri slimo ar astmu un citām hroniskām plaušu slimībām. Tādēļ liela uzmanība paralēli kvalitatīvam mācību procesam tiek veltīta darba audzināšanai. Brīvajā laikā bērni palīdz pieaugušajiem dārzā un apgūst visas praktiskās iemaņas. Un cik garšīgas ir pusdienas, ja uz galda pašu izaudzētais. Skolā daudz uzmanības tiek pievērsts bērnu norūdīšanai un visa veida fiziskajām aktivitātēm. Skola piedāvā mācības pēc vispār izglītojošo skolu programmas no 1. līdz 9. klasei, bezmaksas medicīnas pakalpojumus, rehabilitāciju un ēdināšanu. Skola atrodas Cēsīs, ārpus pilsētas centra, Gleznaina parka vidū. Skola aicina vecākus pieteikt bērnus visa mācību gada garumā visās klašu grupās.